Labdien visiem! Jau rīt Eirobaskets ir klāt, un ģenerālis jums piedāvās jaunu projektu. Ģenerāļa nagla 300 sekundēs, 10 sērijās. Nu ko, sāksim ar pirmo sēriju, un tā galvenā doma ir par Latvijas izlases izredzēm grupas turnīrā. Kurš nezina, tad piedalīsies Serbija, Turcija, Portugāla, Igaunija, Čehija un Latvija. Nu, es sadalīju šo grupu pēc formulas 1, 2, 3. Saprotiet? Tātad viens tā ir Serbija, galvenais favorīts, divi. Tas ir Turcija, Latvija, pa otro, trešo vietu, un trīs vājākās komandas, kas cīnīsies par ceturto vietu, būs Portugāla, Čehija un Igaunija. Nu, sāksim ar ko mums pirmā spēle? Pirmā spēle ar Turciju. Es uzskatu, tā ir svarīgākā čempionāta spēle, jo pirmkārt parādīs, kādā formā un kādā noskaņojumā ir Latvijas izlase, bet arī turki ir ļoti spēcīgi, bet nevienmēr viņi ir ļoti, kā var teikt, viņi ir tādi savākti. Ja sen mēs neesam redzējuši Turcijas izlasi jau tādu favorītu statusā, jo zvaigznes ir tiešām sastāvdaļa. Atamans ir savāds, Eirolandes trīskārtais čempions ar Houstonas Rockets zvaigznes un priekšgalā. Nu, ko? Es varu pateikt vienu, ka izredzes ir 50 uz 50, jo mēs nezinām, kāda ir Latvijas izlase, bet par to vēlāk. Un Turcija ir apņēmusies nevis cīnīties ar Latviju grupā, bet medaļas izcīnīt. Tā kā ambīcijas būs lielas. Nu, ko par svarīgāko? Kāda tad, teiksim, ir nākošā spēle? Uzskata Serbija. Otrā svarīgākā spēle Serbija. Komanda parādīs, uz ko mēs vispār esam spējīgi. Ja mēs varam uzvarēt Serbiju, tad mēs varam cīnīties par čempionāta medaļām. Ja mēs daudz zaudēsim, tad skaidrs, ka mūsu vieta ir jāieņem kaut kur. Nu, Serbija ar Jokiču, tā ir top 2, top 3 pasaules komanda, ko mēs redzējām pasaules olimpiskajās spēlēs Parīzē, nu, kur viņi rādīja ļoti labu basketbolu. Un praktiski viņi arī draudzības spēlēs parādīja, ka viņi ir super komanda. Nu, un tad nāk 3 komandas. Igaunija ļoti nērts pretinieks vēsturiski. Stils vispārējais, es domāju, ka nu, labi, viņiem tur ir traumēts garais spēlētājs viens, bet ar saviem skatītājiem te būs jautri. Portugāla ir jāatriebjas. Atcerieties, kā Portugāla mūs iznes cauri un mēs netikām playoffā. Tā kā tur ir vienkārši jāiznes tā komanda. Čehija bez 2 zvaigznēm, Barcelonas, es domāju, nu, nekāda favorīta nebūs. Tā pa Latvijas, teiksim, izlases taktisko zīmējumu. Nu, sāksim ar aizsardzību. Tā ir lielākā problēma, un es redzu šeit problēmu divas lietas. Viens uz vienu aizsardzību, ļoti vāji spēlējam. Lielākā daļa nemāk praktiski spēlēt viens uz vienu. Otrs pick and rolls pret KP, kurš stāv groza apakšā un līdz ar to aizsarg daudz brīvus metienus. Un transition defense, ja, jo mēs uzbrukumā nemetam iekšā, mums ļoti daudz vieglas punktus iemet, un tā ir liela problēma. To es redzu, bet galvenais trumps mums ir uzbrukums. 3 punktu metieni parādīja, ka mēs ar ļoti augstu procentu metam, bet tur ir daudzas lietas, ko vajadzētu pielikt. Tad KP pēc pick and roll vajadzētu rolot lejā uz grozu, un ja notiek maiņa, tad spēlēt uz viņu, ko vajadzētu izmantot. Attiecīgi arī izmantot vairāk iespējas, cik mēs tos asists varēsim dabūt. Jā, jo žagaru piedalīšanās būs viens stāsts, un otrs, cik vienā uzbrukumā piespēles mēs dosim. Jo bija spēles, kurā praktiski viens driblē, bloks un metiens. Jā, tas taktiski nav pareizi, jo nevar to aizsardzību, kā teikt, izvilkt. Tā kā mana prognoze ir pirmā vieta Serbija, otrā Turcija, trešā Latvija, ceturtā Igaunija. Un tad jau nākošais, varbūt kāds rauns man būs, teiksim, prognozēs būs jau tad, kad būs brackets pēc grupas turnīra. Astotdaļu finālu tur būs, un tur var sanākt arī Lietuva. Tā kā es domāju, ka šis čempionāts būs ļoti interesants. Mums būs iespēja tikties ar kaimiņiem, Igauniem. Mums būs iespējams tikties ar Lietuvu, kā arī ar labāko komandu Serbiju un pašu ambiciozāko komandu šeit turnīrā Turcija ar Atamanu, kurš nav atbraucis atpūsties, bet kurš ir atbraucis cīnīties par medaļu. Tā kā sekosim līdzi, sekojiet arī man. Es būšu visos sociālos tīklos šādu pēcspēļu
analīzi došu uz ātru roku. Jo uz ātru roku ir daudz interesantāk nekā pēc tam skatīties. Tā kā sekojiet man un čau! Novēlam Latvijai pirmo uzvaru pret Turciju!